Turpinām tēmu par algotu darbu. Un tagad, mans dārgais klausītāji, vari būt sašutis, bet man tev ir jāiedod viens vienkāršs salīdzinājums. Iedomājies, ka tev ir laba lāpsta, kas roka, bet visam savi termiņi. Tā paliek veca, sarūsē un salūst. Un ko tu darīsi? Tikai godīgi. Tu to izmetīsi un nopirksi jaunu. Jo priekš tevis lāpsta ir tikai instruments mērķu sasniegšanai. Bet, ja tev būs jāroka dziļāka bedre, tad tu paņemsi citu instrumentu, varbūt ekskavātoru. Uzmanību, svarīgs moments. Ja lāpsta, tas ir instruments, ja ekskavators tas ir instruments, tad arī ekskavators ir instruments. Tie visi ir instrumenti ar dažādu cenu. Es domāju, ka tev pieleca. Es saprotu, ka ir nepatīkami domāt par savu dzīvi tādā veidā, bet mēs taču sarunājam, ka vietām tev būs ļoti sāpīgi. Bet bez šīs sāpīgās patiesības nav iespējams iziet no tumsas gaismā. Es saprotu, ka tādos brīžos var rasties kaudze ar argumentiem pret to, ko es teicu. Vienkārši atbildi pats sev. Cik tu zini algotus darba ņēmējus, kuri var brīvi doties atpūsties, kad viņi grib uz jebkuru pasaules vietu, un nevis vienreiz gadā, bet tad, kad tiem ienāk prātā, negaidot kaut kādu atvaļinājumu. Necik, mans dārgais draugs, necik. Un pie tā visa izvēle ir tava. Ir ļoti grūti iet pret galvā ielikto sistēmu, un ne visi uz to ies. Es taču saprotu, kādai drosmei, ambīcijām un vēlmei sasniegt vēlamo ir jābūt cilvēka galvā, lai viņš atteiktos no visa tā, ko viņam ielika bērnībā. Bet tas ir labi, ka to var izdarīt tikai nedaudz, jo apkalpojošais personāls arī vienmēr ir vajadzīgs. Vai arī tu vari uzdot jautājumu, bet kā tad ir ar top menedžeriem, kuri reāli pelna lielu naudu? Jā, es piekrītu, saņem viņi lielāku naudu, bet ne tik lielu, lai reāli kļūtu brīvs un laimīgs. Viņiem ir ļoti liela atbildība, viņiem ir kaudze ar pienākumiem, viņiem ir pilna galva ar uzdevumiem, bet viņu alga nepārsniedz 3 līdz 5 tūkstoši. Un to ir ļoti maz, kur iziet uz līmeni 10 tūkstoši mēnesī. Bet šajā gadījumā parasti cilvēks iet tālāk par algotu darbu. Uzņēmējs un darba ņēmējs tie ir pilnīgi dažādi cilvēki. Pēc domāšanas, pēc uzvedības, pēc prasmes analizēt un prognozēt. Bet par to mēs runāsim nākošajā ceļā, kurā mēs izskatīsim iespēju atvērt biznesu, zemūdens akmeņus un perspektīvas. Seko līdz, lai nepalaistu garām nākošo video.